Absolūti brīva pozīcija. Kots no tālienēs. Beidzot, ir kāds sekmīgāks uzbrukums arī Rīgas Zeļiem. Saspēles vadītāja pozīcijā spēlējošie basketbolisti vienlaicīgi ir laukumā. Helmanis ekstra piespēle groza apakšā un tur atliek vien Strelniekam. Vismaz 2 komandas sezonā. Nu skatīsimies, kā būs šajā reizē. Tagad viņš nomainīts. Nurgars nācis viņa vietā laukumā un nav kārtībā ar saviem pienākumiem, nav uzdevuma augstumos, svarīgākos aizsardzības pienākumos, un viņa sāktais Helmans līdz ar to varēja viens pats tikt līdz grozam, šeit viens pats līdz grozam malā. Tā kā varbūt arī viņam kāds savainojums, šeit pārtvert bumbu Rīgas Zeļiem. Makojs no tālienēs ir precīzs Justins Makojs. Ventspils var iekost arī tādiem ambiciozākiem klubiem, lieliski. Viņi pierādīja arī spēlē pret vienu no šī, vēl Šeiku, gan Henriju. Tādu ļoti augumā garu sastāvu. Savā ziņā arī universāls sastāvu, nu noteikti nepietiekami universāli šajā aizsardzībā, jo tik un tā bumba izdevās dabūt grozā, un tas jau ir pats galvenais basketbolā. Uzvar gal galā tā komanda, kur iemet vairāk, un šobrīd vairāk iemetus ir Mainieku Tartu komanda, bet Krišs Helmanis mēģina ar pleciņiem parādīja, varbūt kaut kur ar acu skatienu, un ar to pietika, lai izraustītu no pozīcijas El Šeiku, bet šeit gūti punkti uzreiz no groza apakšs Svītola, uzreiz pēc piespēles no gala auta, turklāt vēl piezīme. Sarežģīts šeit ar bumbas ievadīšanu spēlē. Īsti nesekmējas Zeļiem, pēc tam bumba gan tiek nogādāt grozā, Makojs to paveic.